Vakar man ir tas gods sākt kopīgo preses konferenci Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs un Lielbritānijas ārlietu ministrs Filips Hammonds. Lūdzu, ministrs kungs. Vakar, godātie žurnālisti, mēs tikko ar kolēģi sākām sarunas, tās vēl nav beigušās, mēs turpināsim arī pēc šīs preses konferences. Gribētu teikt, ka mūsu apspriežamo jautājumu loks ir ļoti plašs, sākot no Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā, prioritātēm, jautājumiem, kas skar sadarbību ar austrumu partneriem, arī Eiropas Savienības ekonomisko izaugsmi, un arī mēs pārunājām jautājumus, kas ir būtiski arī ņemot vērā, Lielbritānijas pausto nostāju attiecībā uz nepieciešamību izskatīt reformas vairākās Eiropas Savienības darbības jomās. Latvija ir gatava savas prezidentūras laikā un arī kā Eiropas Savienības dalība valsts pēc prezidentūras nopietnai diskusijai par jautājumiem, kas ir būtiski Lielbritānijai. Mēs uzskatām, ka Lielbritānija ir ļoti svarīga Eiropas Savienības dalība valsts, un mēs vēlētos redzēt, lai Lielbritānija paliktu Eiropas Savienības sastāvā. Tas būtu būtiski gan Eiropas Savienībai, gan Latvijai, gan arī pašai Lielbritānijai. Mēs runājām par iespējamajiem jautājumiem, kuros būtu jāveic nopietnas diskusijas, sākot ar brīvu darba spēka kustību. Man jāsaka, vairākos jautājumos mūsu viedokļi sakrīt, ja mēs dažreiz redzam problēmu, no vienas puses, kas ir cilvēki, kas ierodās un varbūt saņem pabalstus, kur ir varbūt zināmas problēmas ar integrāciju sabiedrībā, tad mēs arī neaizmirstam par to, ka tām valstīm Eiropas Savienībā, no kurienes šie cilvēki aizbrauc, atkal rodās darba spēka deficīta problēma un aizbrauc arī bieži vien labi apmācīti cilvēki, līdz ar ko es domāju, ka šīs lietas ir jārisina nevis tādā veidā, ka tā būtu vienas kādas valsts problēma, bet mums ir jāskatās uz šādu veidu problēmām kompleksi. Mēs runājām arī par nepieciešamību skatīties uz institucionāliem jautājumiem Eiropas Savienībā, Eirozonas, ne Eirozonas valstu, sadarbību tā, lai būtu tādi lēmumi, kas tiek pieņemti Eirozonā un kas ietekmē visu Eiropas Savienību, līdzsvaroti arī attiecībā pret tām valstīm, kas nav Eirozonas dalība valsts. Runājam arī par vienota tirgus izveidas pabeigšanu, par konkurētspēju, Eiropas Savienības konkurētspēju. Faktiski man ir jāsaka, ka šajos jautājumos mūsu nostājas vienmēr ir bijušas ļoti tūs, faktiski sakritušas. Neapšaubām, ka vēl viens ļoti nopietns sarunu temats ir drošība reģionā. Šeit es gribētu izmantot iespēju un teikt paldies mūsu britu sabiedrotajiem un draugiem par to milzīgo atbalstu, ko tie ir snieguši gan praktiski, stiprinot Baltijas valstu un Baltijas reģiona aizsardzību NATO kopējo projektu veidā un kopējo projektu paskatā. Un mēs, protams, arī runājām par nepieciešamību un arī turpināsim apspriest ieviest Velsas samita lēmumus. Es domāju, ka tie ir bijuši labi. Jāsaka, ka varbūt, ka samits Velsā, NATO samits Velsā bija viens no nozīmīgākajiem alianses pēdējo 10 gadu laikā. Protams, Ukraina, protams, arī attiecības ar Krieviju, protams, būs vēl arī saruna par atsevišķiem ļoti nopietniem jautājumiem - ISIL, Sīrija, Irāka, gandrīz vai viss plašs spektrs, bet tātad, kā jau es teicu, daļa no mūsu sarunas jau ir notikusi, bet mūsu konsultācijas vēl šovakar turpināsies, un mēs ļoti ceram, ka mēs varēsim arī regulāri mūsu prezidentūras laikā apmainīties ar viedokļiem un koordinēt pozīcijas jautājumos, kas skar gan Eiropas Savienības ārpolitiku, gan Eiropas Savienības attīstības jautājumus. Es arī vērsu kolēģa uzmanību uz to, ka
Mūsu prezidentūras laikā ir arī viens būtisks pasākums Eiropadome par aizsardzības jautājumiem, kur mums vajadzētu kopīgiem spēkiem strādāt arī pie jaunās Eiropas Savienības drošības stratēģijas, arī pie Eiropas aizsardzības spēju attīstības. Garš ievads, došu vārdu kolēģim Filipam Hamondam, un es gribētu pasvītrot vēlreiz, ka mūsu diskusiju loks ir tiešām ļoti plašs, bet mēs esam gatavi arī atbildēt uz jūsu jautājumiem, pat varbūt pirms mēs esam kārtīgi šos jautājumus apsprieduši. Paldies, ministra kungs. Lūdzu. Thank you. Paldies, Edgar. Ir brīnišķīgi būt šeit. Mums ir brīnišķīgas darba attiecības starp apvienoto Karalisti un Latviju. Es esmu 2,5 gadus strādājis par aizsardzības ministru, pirms kļuvu par ārlietu ministru. Mums ir brīnišķīgas aizsardzības arī attiecības, un tās visu laiku stiprinās. Es arī ar prieku gaidu sarunas par izaicinājumiem Latvijas prezidentūrai, un mēs ar prieku sadarbosimies ar latviešu kolēģiem prezidentūras laikā. Mēs runājam par ļoti svarīgiem jautājumiem, ko ministrs Rinkēvičs jau ieskicēja par Eiropas Savienības reformas dienas kārtību, par to, lai Eiropas Savienība kļūtu vairāk konkurētspējīga, lai dotu vairāk darba vietas pilsoņiem dalību valstīs. Runājot par demokrātisko atbildību, to plaisu, kas pastāv starp institūcijām Briselē un vēlētājiem visās dalībvalstīs. Šis jautājums ir par to, kā mēs samazināsim, izslēgsim šo plaisu un panāksim, lai Eiropas Savienība vairāk ir atbildīga un to var vairāk kontrolēt tās pilsoņi. Mums ir plašas jomas, kurās mēs vienojamies, mums ir vienādi viedokļi un ir arī sarežģīti jautājumi. Tie ir jautājumi par darba spēka brīvo kustību jautājumu, par principiem un arī pārkāpumiem brīvajā darba spēka kustībā, kas jau ir parādījušies pēdējos gados, kā mēs strādāsim ar tiem. Protams, ka mēs esam gatavi strādāt kopā šajos jautājumos, visos šajos jautājumos, gan vieglākajos, gan grūtākajos. Mēs arī runājām par izaicinājumiem, kas ir reģionālajā drošībā un būtisko lomu, kas spēlē NATO, īpaši Baltijas reģionā, lai nodrošinātu drošību. Un Lielbritānijas lomu šīs drošības nodrošināšanā. Es priecājos, ka Lielbritānijas spēki piedalās militārās mācībās šeit Latvijā jau iepriekšējos pēdējos dažos mēnešos. Un es gribu pateikt, ka apvienotā karaliste atbalsta gaisa drošības nodrošināšanas misiju. Arī turpinās nodrošināt, tā jau sākās 2013. gadā. NATO ir mūsu drošības stūrakmens, tā ir jūsu Latvijas drošības stūrakmens, un mēs gribam kopā strādāt, lai īstenotu saistības, ko mēs esam uzņēmušies Velsas samitā, un īpaši runājot par reaģēšanas jautājumiem un īpaši par NATO aizsardzību arī austrumu robežās. Runājam par Eiropas Savienības jautājumiem, kā Eiropas Savienība un atbildēs uz Krievijas ļoti agresīvo politiku, kas ir parādījusies ļoti skaidri Ukrainā, bet ir arī attiecībā pret citām valstīm ir daudz agresīvāka ir politika parādījusies tāpat, un mēs strādājam ar Eiropas Savienības partneriem, lai izveidotu līdzsvaru starp tādiem attieksmē pret atspēkojot Krievijas pozīciju Ukrainā un arī nelegālās karaspēka pārveidošanas Austrum Ukrainā, bet no otras puses mums vajag arī veidot dialogu ar Krieviju, lai mēs atrastu veidu,
ka dzīvot ar Krieviju un strādāt kopā ar Krieviju, sadarboties ar Krieviju, lai arī mēs mēģinām apturēt šīs agresīvās Krievijas aktivitātes. Mēs esam runājuši par visām šīm jomām, un šovakar mēs runāsim arī iespējams par plašākiem izaicinājumiem, par ISIL, tuvējos austrumos, draudiem mūsu kolektīvajai drošībām. Pirmdien mēs Briselē runājām, un šovakar laikam turpināsim par izaicinājumu, kas ir arī ļoti svarīgs, par tuvējo austrumu miera procesā, lai atrisinātu šo Izraēlas un Palestīnas problēmu, kas jau ir sena problēma, un mēģināsim samazināt šīs nesaskaņas tuvējos austrumos. Paldies par viesmīlību Rīgā, un es ar prieku sagaidu arī mūsu tālākās diskusijas tālāk. Lūdzu, tur. Hello, Aija Krūtēna from Reuters News Agency. Aija Krūtēna no Reuters. Man ir jautājums Hamada kungam par Irānas kodola darījumu. Jūs vakar teicāt, ka ir iespējams šis darījums, vai tam nedrīkst būt slikti atrisināt šis darījums, vai ir iespējams kaut ko panākt līdz 24. novembrim, vai arī tas tiks atlikts atkal. Es jau teicu, pirmdien, tas bija Briselē, ka mēs tiešām gribam, lai panāktu šo vienošanos ar Irānu, bet mēs nevēlamies sliktu vienošanās. Labāk, lai nebūtu vienošanās, nekā ir slikta vienošanās, un jābūt pareizajai šai vienošanās, lai dotu mums pārliecību, ka Irānas programma ir veidota tikai civiliem mērķiem, lai tur nebūtu nekādas militārās dimensijas, un kodola bagātināšanas kapacitāte Irānā būtu ierobežota tādā līmenī, lai nebūtu nekāda militārie draudi. Ir nepieciešams tālāka elastība Irānas sarunu vedējiem šajās turpmākajās 4-5 dienās, lai mēs varētu šo vienošanos panākt. Tas ir sarežģīts jautājums par bagātinātā urāna uzglabāšana un arī par nākotnes bagātināšanas iespējām, par inspekciju režīmiem, lai būtu pārliecība, ka nav militārās dimensijas Irānas kodola programmā, bet cena ir liela. Mums ir jāizveido no jauna attiecības starp Irānu un rietumiem, ja mēs to varam šo vienošanos panākt, lai nebūtu vairs sankciju un Irānas ekonomika kļūtu par motīvu izaugsmē, un lai Irāna varētu spēlēt konstruktīvāku lomu reģionā, un viss ir iespējams, ja šī vienošanās būs panākta. Vai tas būs izdarīts līdz pirmdienai? Es neesmu pārāk optimists šajā jautājumā. Es nedomāju, ka mēs varam visu panākt līdz pirmdienai, bet ja mēs nopietni izkustēsimies šajā jautājumā, tad mēs varam pagarināt termiņu, lai mēs varētu nonākt līdz gala vienošanai. Ja mēs tiešām pareizi progresējam pareizā virzienā, paldies! Paldies!